Neskatoties uz ASV budžetu un parādu grieztu krīzi, finanšu tirgi ir salīdzinoši mierīgi. Tomēr, lai nākotnē pasargātu savus ieguldījumus no iespējamās viļņošanās finanšu tirgos, investīcijas vajadzētu diversificēt. Tas galvenais ieteikums būtu izmantot vairākas aktīvu klases, censties veidot to portfeli, izmantojot plašu finanšu instrumentu klāstu, neņemt kaut kādus koncentrētus riskus uz vienu konkrētu valsti vai uz vienu konkrētu reģionu. Taisni tāpēc, ka tagad ir problēmas ASV, neguldīt visu naudu Eiropā. Tāpat kā pagājušo gadu, kad bija problēmas Eirozonā, neguldīt visu naudu atpakaļ ASV, censties tos riskus sadalīt pa dažādām valstīm, dažādiem reģioniem, dažādiem finanšu instrumentiem, dažādām aktīvu klasēm. Tādā veidā it kā samazinot to kopējo riska līmeni. Savukārt tiem potenciāliem investoriem, kuri plāno ieguldīt līdzekļus riska kapitāla fondos, vajadzētu izvēlēties nozari, kur pārvalda. Ja, piemēram, ir pieredze nekustamā īpašuma nozarei, nevajadzētu mesties ražošanā un otrādi. Pat ja arī kaut kādas tādas izsmalcinātākas lietas, kā Gucci somiņas vai Jaguar servis vai kaut kādas tam līdzīgas investīcijas soli var būt lielāka atdeve. Gala rezultātā jau drošāk tomēr ir pārtikas ražošana, siltuma ražošana, drēbju ražošana vai pārdošana. Tas, kas cilvēkam tiešām ir vajadzīgs. Ir tur krīze vai nē, jāēd tāpat būs, siltuma tāpat vajadzēs. Tā kā drusku zemāk tajā Maslow piramīdas, tajā vajadzības galā paskatīties. Es teiktu, ka tas varbūt nav tik ļoti rentabls, bet daudz drošāks tad ieguldījums, ja vispār kāds sadūšojās ieguldīt kādā uzņēmumā. Tāpat pastāv iespēja investēt līdzekļus vai to daļu fiziskā zeltā. Pašreiz dārgmetāla cena ir samazinājusies, tomēr zeltā joprojām aktīvi investē Āzijā, tādējādi nodrošinoties pret iespējamām problēmām pasaules ekonomikā. Zeltu vajadzētu pirkt tāpēc, lai nepazaudētu savus uzkrājumus, teiksim tā. Tāpat kā īstenībā nekustamā īpašuma vai jebkādu citu veidu fiziskus aktīvus. Tas ir, lai pasargātu savu īpašumu vērtību. Nevis mēģināt tur par katru cenu kaut kādā veidā nopelnīt, ielikt tajā ejošajā vilcienā, kurš iet uz augšu. Fiziskā zeltā var investēt, izdevīgi investēt, tādā ziņā, ka nepārmaksājot par komisijām, milzīgas komisijas un tā tālāk. Reāli sākot ar 140 latiem, tas ir ap 200 eiro. Tas ir, manuprāt, to var atļauties gandrīz jebkurš iedzīvotājs, kurš vēlas veidot jebkādu veidu uzkrājumus. Ja nevar katru mēnesi atlikt tos 140 latus, varbūt pa 2, pa 3, 4, 5 mēnešiem to var. Jautājums ir, vai katrs cilvēks uzskata, ka viņam tieši zelts būs tā lieta, kurā viņam vajadzētu veidot savus uzkrājumus. Vai tas citam cilvēkam tas ir varbūt obligācijas, varbūt tikai daļa no uzkrājumiem vai veidot zeltā. Tikpat pieejams kā investīcijas zeltā ir arī investīcijas valūtas jeb forex tirgū. Tam nav nepieciešams milzīgs kapitāls un nav arī personīgi jāpiedalās tirdzniecībā, uzticot šo darbu pieredzējušiem brokeriem. Один из таких очень даже, хоть и считается рискованных, но я бы сказала и надежных способов инвестировать. Потому что кризис, не кризис, как сейчас в Америке, да, всех отпустили, бюджетная сфера стоит, можно зарабатывать как на росте валюты, так и на ее падении. Проводим фундаментальный анализ, технический анализ, да, определяем зоны, где цена может разворачиваться, да, и, соответственно, из этих зон уже производим сделки, покупка или продажа. Соответственно, если мы все сделали правильно, мы получаем прибыль. Да, поэтому работа строится на том, чтобы именно определять эти зоны покупок и продаж. Дальше уже дело техники. Veicot investīcijas, ir nepieciešams orientēties arī Latvijas nodokļu sistēmā. Laicīgi iegūstot informāciju par likuma grozījumiem, var mainīt investīciju veidu, kur prognozējama izdevīgākā atdeve. Viennozīmīgi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu grozījumiem likmes palielināšana viennozīmīgi ir viens no tiem faktoriem, kas ietekmēs investoru. Ja? Tāpat tās arī, pieņemsim, iekļaušana vai neiekļaušana vienā vai otrā ieņēmumu kategorijā. Pieņemsim, ja pēkšņi investīciju zelta sāk uzskatīt par pārējiem, pieņemsim, ienākumu veidiem un sāk to aplikt ar 24%, viennozīmīgi tas būs viens no veidiem, kāpēc, pieņemsim, investori, pieņemsim, izdomās ieguldīt citos investīciju veidos. Investīciju fórumā, kur ieguldīt, ko organizēja Nacionālā ziņu aģentūra Leta un SEB banka, eksperti aplūko investīciju iespējas, kas piemērots gan uzņēmumiem, gan arī privātpersonām, kuras ar investīciju palīdzību vēlas palielināt savā rīcībā esošo finanšu apjomu.